pulkstens 8:21. Grozi ir piekabē, viss ir savākts. Apmēram tā bija līdz 7 darbojos, diezko aktīvi īstenībā. Jaunieši bija. Tagad tikai vajag kādu, kas šeit pakustina, iekšēji pakustina, ka var dabūt šajā parkā discgolfu. Jo parks ir piemērots, parks ir ļoti labs, nekas nav jāzāģē, tikai vienreiz apmēram jāizpļauj vai divreiz varbūt pa sezonu un spēlēm. Tikai grozi un startcēliņi viss notiek. Tā kā fantastiski, daudz cilvēki, par statistiku un datiem bišķi vēlāk. Skats ļoti skaists, smuka strūkla, tā kā mums talsos. Tādā, ja runājam par statistiku, kur nevis sacīja sākumā par to vietu, kas te apkārt, kas ir Stropu ezers, reāli krutavie Daugavpilī. Ja ir iespēja iebraukt, atpūsties, forši braucat, pamēģināt, jā, dabūt discgolfu iekšā, viss būtu perfekti. Bet par statistiku runājot, šodien bija apmēram 50 unikāli spēlētāji. Jā, visi vēl pat neizspēlēs rezultātu, tā kā tur noteikti vairāk. Kaut kādi kopā bija izieti, kaut kādi arī uz papīra, cik es varēju saskaitīt ātri, 90 apmēram iziet apļi pa 9 groziem, tad apmēram rēķina 90 reiz 9, cik tas ir. 810 grozes nāk, jā, bija tur citīgas meitenes, kas izgāja pa 8-9 apļus pa dienu, crazy, cīnījās. Tā blakus man bija arī šās 2 grozi, kur vienkārši paputot no dažādām distancēm. Un tur riktīgi deva vaļā mazie, lielie, mēģināja taustīt, čamdīja, tā kā, tur jau atsevišķi savis 100 cilvēku diskus apšamdīja, pataustīt un vispār daudz, un es nezinu, kas tāds ir. Tiešām, vai uzskatījā kartē, es mēģināšu varbūt atrast, vai kāds izskatās, bet tajā kartē, discgolfa kartē, Daugavpils ir galīgi prom no discgolfa pasaules, Latvijas. Un tad man brīdis, ka viņi nezina, kas ir discgolfs. Un šodien daudz iepazina, daudziem patīk, daudz ir pavilkās, daudz ir kruti, forši. Tā kā, jā, ja kāds no Daugavpils skatās, tad maksimāli šērojiet, lai visi redz un var ievilkt iekšā. Tā kā Daugavpilī discgolfam būt. Tā kā šodienas brauciens. Vismaz pirmā daļa beigsies, tālāk nezinu, ko darīt. Vai paliek kaut kur pa nakti vai kā, vai braukt atpakaļ 4 stundas. Nezinu. Domās, davai, viss, peace.